Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā. Sveiki, es esmu zvērnāta advokāte Aneta Puča-Dimitrovska, un šodien mēs runāsim par jauno klimata likumu. Jā, labdien, klausītāji, labdien, Anete, un tiešām šis ir ļoti interesants, un es domāju, būs ļoti aktuāls temats tuvāko mēnešu laikā, ņemot vērā, ka klimata likums ir izgājis sabiedrisko apspriešanu, acīm redzot šobrīd tiek apkopot vai ir jau apkopot ieteikumi, un tad līdz gada beigām, cik es saprotu, ir ambīcija šo likumu arī pieņemt. Varbūt vispirms tiem, kas pirmoreiz dzird par šādu likumu, tu vari īsti pateikt, kāds ir tā mērķis, ko šis likums vispār risina, ko tas nozīmē. Jā, kā tu minēji, pat ir noslēdzies publiskās apspriešanas periods vienam no pēdējo laiku nozīmīgākajiem likumprojektiem, kas tapis vairāku gadu garumā, klimata likumam. Faktiski tas pāršķir jaunu lapuspusi klimata mērķu sasniegšanā, sniedzot tādu vispārīgu juridisku ietvaru. Nemaz nav jāmeklē kāds zinātnisks raksts, lai uzskatām ilustrētu globālās sasilšanas sekas. Tepat Latvijā šogad esam baudījuši daudz un dažādas unikālas dabas parādības, sākot ar krustas gabaliem pingpong bumbiņu izmērā, siltuma rekordiem, kas mūs izskatās, ka ir sasnieguši arī septembrī, un tajā pašā laikā arī redzam daudz citas dabas parādības, kā izgraužu krīzi, kas ir diezgan aktuāla Latvijā šogad, un patiesībā salīdzinoši īsā laika posmā mēs redzam tādas dramatiskas novirses no normas, ko pamana arī tie, kas agrāk visai skeptiski skatījās uz šādiem te globālās sasilšanas jautājumiem un norādīja, ka tie jau mūs tiešā veidā neskar vai neskars tik ātri. Un līdz ar to, šobrīd varam izdarīt šo secinājumu, ka drīzāk, ja mēs pagriezīsim otru vaigu, pavisam drīz attapsimies sižetā, kas vairāk atgādina kādu Hollywoodas filmu Diena pēc rītdienas, nevis vecajā labajā Latvijā. Un atkāpjoties nedaudz atpakaļ, ja mēs runājam par klimata likumu kā tādu, manuprāt, ir jāpieskaras arī tam, ko paredz mūsu starptautiskās saistības. Esam daļa ne tikai no Eiropas Savienības, bet arī pilnvērtīgs starptautiskās sabiedrības loceklis, kas, protams, secīgi ietver ne tikai tiesības un privilēģijas, bet arī pienākumus. Līdz ar to likumprojekts ir balstīts uz Parīzes nolīguma saistībām saskaņā ar ANO vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, kā arī ņem vērā kopējo uzstādīto Eiropas Savienības mērķi, kas ir līdz 2050. gadam sasniegt klimata neutralitāti Eiropas Savienības teritorijas ietvaros. Likumā ir plānots noteikt, ka Latvijai līdz 2030. gadam noteiktos sektoros par 17%, šis ir atskaites punkts attiecībā pret 2005. gadu, ir jāsamazina siltumnīca efekta gāzu emisijas. Šie sektori ir enerģētika, transports, rūpnieciskie procesi un produktu ražošana, lauksaimniecība, atkrituma apsaimniekošana. Kāpēc tieši šie sektori? Jo šie sektori sastāv 60% no Eiropas Savienības kopējām emisijām un nav iekļauti šajā Eiropas emisijas kvotu tirzniecības sistēmā. Bet saki, varbūt pie šīm procentiem vēl atgriezīsimies, bet vēlreiz runājot par šo likumu, ja es pareizi saprotu, tad šis klimata likums apvieno sevi daudzas jomas, daudzus jautājumus, kas varbūt iepriekš bija izkaisīti dažādos tiesību aktos, teiksim tā, jo cilvēku ietekme uz klimatu ir ļoti daudzveidīga, un cik es saprotu, šī likuma mērķis ir vai ambīcija ir tātad mēģināt aptvert visas iespēju robežās šīs jomas, vai ne? Jā, tāds virsuzstādījums tieši tāds arī ir, nodrošināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un klimata noturību. Līdz šim mēs arī gluži akmens laikmetā nedzīvojām. Šie jautājumi tika dažādos veidos izmētāti pa vairākiem likumiem. Vides aizsardzības likums, tā saucamais jumta likums, vides aizsardzības jomā Latvijā tajā iekļautas principā būtiskās definīcijas, galvenie vides aizsardzības principi, rīcība, ja gadījumā notiek kāds kaitējums videi.
Savukārt normatīvais akts, kura mērķis ir novērst vai samazināt piesārņojumu, vai attiecīgi likums par piesārņojumu. Šobrīd tiek paredzēts, ka ar jaunā klimata likuma stāšanos spēkā šis likums par piesārņojumu arī attiecīgi zaudēs spēku. Paralēli klimata likumam stāsies spēkā vēl viens likums, kas sauksies piesārņojuma novēršanas likums. To izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Līdz ar to drīzumā droši vien varam paredzēt, ka būs, kā teikt, publiskāka diskusija arī par šo te likumu. Un attiecīgi atgriežoties pie šiem procentiem, par ko es runāju, Eiropas Savienības dalībvalstu vidū Latvijai noteiktais emisiju samazināšanas mērķis ir 3. zemākais. Mums patīk salīdzināties ar Igauniju un Lietuvu, viņi atrodas virs mums, viņiem ir nedaudz augstāks šis mērķis, ja mums ir 17%, viņiem ir attiecīgi 24 un 21%. Un noteikto valstu mērķi atšķiras atkarībā no katras valsts iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju un izmaksu efektivitāti. Piemēram, ja mēs skatāmies uz šīs tabulas otru galu, tad tādas valstis kā Luksemburga, Zviedrija, Dānija, Vācija, Somija, tie ir 50% attiecīgi. Viņiem būs jānovirza daudz, kā teikt, plašāks līdzekļu kopums un pasākumu jāveic, lai sasniegtu šo te mērķi. Bet saki, vai šis likums ir tāds vairāk deklaratīvs? 17% ir mūsu apņemšanās, mūsu mērķis, un tad ir kaut kāda cita tiesība akti, kas pasaka, kā to darīt, ja faktiski no šī likuma jau izriet kaut kādas darbības, kas ir jādara? Es teiktu, ka abi. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un klimata noturību, un nacionālajā līmenī tas kalpos par juridisko pamatu klimata politikas ieviešanai. Kopumā tas sastāv no 6 nodaļām, pamatlietas tajā tiks ietvērtas, bet, protams, tādi specifiskāki jautājumi ir nodoti ministra kabinetam izstrādāšanai, un tie būs attiecīgi regulēti ministra kabineta noteikumos. Likumprojektu sastāda 6 nodaļas kopumā. Pirmajā nodaļā ir ietverti likumā lietotie termini un mērķis, ņemot vērā, ka tiek izstrādāts likumprojekts, lai pilnveidotu klimata politikas regulējumu. Principā mēs varam pirmajā nodaļā atrast tādu kā klimata ābeci. Un tiek skaidroti tādi termini kā klimata pārmaiņas, klimata neutralitāte, klimata noturība, pielāgošanās klimata pārmaiņām, kas ir būtiski termini klimata politikas jomā, un arī būtiski šī te likuma mērķa un piemērošanas izpratnē. Otrajā nodaļā tiek noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāta klimata pārmaiņas politikas ilgtermiņa stratēģija. To ir paredzēts veikt sākotnēji līdz 2028. gadām, 1. decembrim. Un vēlāk ik pēc 10 gadiem, protams, ir paredzētas tiesības, ja gadījumā tiek secināts, ka ir tāda nepieciešamība, kā teikt, nedaudz ātrāk koriģēt kaut ko nekā tikai reizi šajos 10 gados, visticamāk ņemot vērā, kā attīstās gan zinātnes sasniegumi, gan cik ļoti pieaug šie draudi un riski, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, tad 10 gadi šķiet tāds salīdzinoši ilgs laika posms. Tajā pašā laikā, arī šī otrā nodaļa ietver noteikumus par to, kā tiek organizēta SEG emisiju samazināšanas un ogļu dioksīdu piesaistes palielināšana un mērķu izpilde, monitorings, kontrole un ziņošana, kā arī nosaka no SEG emisiju saistību izpildes nodrošinājumu. Likumprojekta 3. nodaļa nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāts Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām attīstības plānošanas dokuments, kā tiek nodrošināta tā ieviešana sektoros, monitorings, prognozes un ziņošana saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un starptautisko regulējumu. 4. nodaļa savukārt ietver specifisku regulējumu par Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Šī Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma tika sākta 2005. gadā.
lai rentablā un ekonomiski izdevīgā veidā veicinātu siltumnīca efekta gāzu samazināšanos. Tā ierobežo sega apjomu, ko drīkst radīt energoietilpīga rūpniecība, elektroenerģijas ražotāji un aviokompānijas, piemēram. Emisijas kvotas tiek saglabātas Eiropas Savienības noteiktajā līmenī, un uzņēmumi vai nu saņem vai pērk šīs individuālās kvotas. Un, attiecīgi, šī nodaļa arī regulē darbību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, darbības ar šīm emisijas kvotām, seg emisijas atļauju izsniegšanu, grozīšanu, atcelšanu operatoriem, ko veiks, attiecīgi, valsts vides dienests. Tāpat arī paredz kārtību, kādā attiecīgus lēmumus var apstrīdēt. Specifiski nosacījumi gaisa kuģiem, jūras transportam. Un 5. nodaļa savukārt ietver normas par finanšu instrumentiem, kas izveidoti klimata pārmaiņu samazināšanai. Viens no tiem ir modernizācijas fonds, kura mērķis ir atbalstīt mazietilpīgus oglekļa ieguldījumus, lai modernizētu enerģētikas sistēmu un uzlabotu energoefektivitāti. Šis modernizācijas fonds ir jauns finansēšanas mehānisms ar mērķi atbalstīt oglekļa mazietilpīgus ieguldījumus, atbalstot valstu virzību uz klimatneitralitāti. Finansējums ir pieejams tajās Eiropas Savienības dalību valstīs, kur iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju tirgus cenās 2013. gadā nesasniedz 60% no vidējā rādītāja Eiropas Savienībā. Un būtībā šobrīd redzam, ka modernizācijas fonda līdzekļi ir pieejami 10 Eiropas Savienības dalībvalstīm, tā skaitā Latvijai. Un, ja mēs runājam tādos absolūtos skaļos, tad tie ir aptuveni 300 miljoni eiro, kas būs finansējums, kuru Latvijai ir iespēja novirzīt uz klimata neutralitāti. Šita fonda prioritāte investīcijas virzieni tiek noteikti daudzgadu darbības programmā, bet katrā ziņā tie ir pakārtot prioritāri mērķiem, kas ir saistīti ar klimata neutralitāti un šo mērķu uzstādīto sasniegšanu. Tāpat šajā nodaļā arī atradīsies regulējums, kas paredz klimata finanšu instrumentu konsultatīvās padomes izveidi, kuras mērķis ir sekmēt emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu un modernizācijas fonda līdzekļu izlietojumu caurredzamību un arī atbilstību šiem te uzstādītajiem mērķiem, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus to vadības un īstenošanas uzraudzībā. Kas ļoti interesanti, ko pieminēt, šī padome atalgojumu nesaņems, vismaz tāds regulējums ir šobrīd. Parasti mēs redzam, ka diezgan lielu kritiku saņem, kā teikt, jau sākotnēji šādi te veidojumi un tiek vērsta uzmanība uz to, ka atalgojumi nesamērīgi un tam līdzīgi. Jā, tā kā šāds te koncepts šobrīd nav paredzēts. Un šajā pašā 5. nodaļā vēl nobeigumā ir iekļauti jautājumi par klimata finansējumu izsekojamību un zaļo budžetu, respektīvi tuvākajā laikā, kā prioritāts tiks izveidots arī šis tā saucamais zaļais budžets, kas principā ir līdzekļi, kas būs nepieciešami mūsu klimata neutralitātes un noteikto uzstādīto mērķu sasniegšanai. Tiek ietverts arī klimata drošināšanas princips. Klimata drošināšana ir process, kurā infrastruktūras projektu izstrādē tiek integrēti klimata pārmaiņas samazināšanas un pielāgošanas klimata pārmaiņām pasākumi, kas ļauj pieņemt informācijā balstīts lēmums par projektiem, kas uzskatām par sadarīgiem ar Parīzes nolīgumu. Principa klimata nodrošināšana ietvaros ir jāizvērtē vai minētajos lēmumos, kas tiek attiecīgi pieņemti, noteikto mērķu sasniegšanu var nodrošināt ar plānotiem risinājumiem, un noslēdzošā nodaļa nosaka plānošanas reģionu un pašvaldību atbildību klimata politikas plānošanā un īstenošanā, kas līdz šim netika īsti regulēta tiesību aktos. Pašvaldību un plānošanas reģionu atbildība jānosaka tādēļ, lai mēs varētu pietiekoši efektīvā veidā arī īstenot šīs te uzņemtās saistības.
protams, ņemot vērā esošo regulējumu vai, kā mēs varētu teikt, plānoto regulējumu, kas šobrīd ir paredzēts šajā te likuma projektā, varbūt ir nelielas bažas, ka šis te ietvars, kas ir šobrīd noteikts, varētu būt nepietiekošs, lai mēs varētu caur šiem te mehānismiem sasniegt šos te mērķus, respektīvi attiecībā uz plānošanas reģioniem un pašvaldībām. Iespējams, ka vajadzētu padomāt nākotnē, vai šis te atbildības un konkrēto rīku paredzēto pasākumu loks nebūtu jākonkretizē un jāpaplašina. Bet, teiksim, Eiropas līmenī ir kaut kāda atbildība paredzēta. Mēs tagad neizpildam uz to 30. gadu. 17% neesam sasnieguši, esam sasnieguši 10%, teiksim, samazinājumu. Pēc būtības mēs visi esam apņēmušies virzīties uz šo te kopējo mērķi. Es ar nepacietību gaidu, kas notiks, ka mēs pusceļā sapratīsim, ka iespējams to varbūt nevarēs sasniegt un kāds būs sekas, to mēs varēsim vērtēt tikai, kā teikt, ilgtermiņā. Bet es domāju, ka noteikti, kā teikt, tuvojoties šim termiņam, gan šie te lozungi paliks bravūrīgāk, gan iespējams tiks ieviesti dažādi drastiskāki mehānismi, kas valstīm paredzēs arī dažādi raksturus sankcijas gadījumā, ja šie te mērķi netiks sasniegti, bet šeit būtiski jāvērš uzmanību, ka viena puse ir sasniegt šo te mērķi, bet būtiskākais jau ir nodrošināt, lai pasākumi un efektīvi pasākumi, lai šos mērķus sasniegtu, būtu ieviesti. Tas jau galu galā tas ir tādas ļoti praktiskas lietas piezemētas pavisam, jo, piemēram, transporta nozarē, kur Latvija izceļās ne tikai Eiropā, bet arī Baltijā ar savām publiskā transporta, teiksim, privātu automašīnu parks mums sastāv pamatā no dīzeļmašīnām, kas rāda ļoti lielu izmešu to procentu, vai ne, bet kā sasniegt to, lai šīs autoparks būtiski mainītos, es pat nevaru iedomāties, tad iespējams šis zaļais budžets kaut kā veicinās vēl vairāk citu veidu transporta izvēli, bet tas ir lielā mērā naudas jautājums, investīcija jautājums. Jā, katrā ziņā tas ir arī, kā teikt, zinātnes sasnieguma process un laikam ejot, ņemot vērā, ka šī uzmanība ir pievērsta dažiem ar klimata neitralitāti un klimata saistītiem jautājumiem, tad arī, teiksim, pētniecībā arī lielāka uzmanība tiek pievērsta šiem te jautājumiem un redzam, ka ne viss ir tā, kā mēs sākumā iztēlojāmies. Jau pamanījāt arī šajā nedēļā ziņu virsrakstos bija raksts, ka, teiksim, tur noteikts procents elektroautomobīļu lietotāju pēc tam, kā teikt, kā nākošo auto, tomēr izvēlas ne elektroauto. Un tad ir jāizdara secinājumi, kāpēc tas tā ir. Kādi ir tie mehānismi, kas atvieglotu šo te automašīnu lietošanu, varbūt tie ir kaut kāda ar infrastruktūru saistīti jautājumi un tam līdzīgi. Tas viss ir tāds vērtējams jautājums, bet, protams, tie mājasdarbi, kas mums būs jāizdara arī nacionālā līmenī, tie ir pietiekoši daudz. Un, pēc tam, ja tas nebūs izdarīts attiecīgi noteiktā apjomā, lai vismaz mēģinātu vai potenciāli varētu sasniegt šo uzstādīto mērķi, tad mums varētu būt jāsaskars ar zināmām sekām. Šīs te zaļā budžeta aprises ir jau izskanējuši, tas ir tā pilnīgi no nulles tagad tiks sākts? Nē, tas ir tāds, kā teikt, vēl netverams koncepts, kas tiks papildināts, bet, katrā ziņā, protams, ka visas iesaistītās puses saprot, ka, lai mēs sasniegtu tos mērķus, ko mēs esam uzstādījuši un ko mums uzliek par pienākumu gan Eiropas Savienība, gan starptautiskā sabiedrība, būs jāinvestē valsts budžeta līdzekļi. Un līdz ar to, tad, protams, ir nepieciešams izvērtēt, cik daudz, cik efektīvi un kam tieši prioritāri novirzām šie līdzekļi būs, bet katrā ziņā līdzekļi tam būs nepieciešami. Saki, vai
no šī likuma, kad viņš stāsies spēkā, man kā uzņēmējiem, teiksim, man kā lauksaimniecības produktu ražotājiem, vai man kaut kas jau ir jādara, jāgatavojas kaut ko darīt, vai kaut kas konkrēti no šī likuma uz mani, teiksim, tiek prasīts no manis. Jeb šeit gaidīšu attiecīgi ministra kabineta noteikums, kas kaut kad nākošais gads sekos, un tie jau man tad liks kaut ko darīt. Ja šis likums faktiski jau nozīmē, ka man jau ir jāgatavojas kaut ko mainīt. Neņemot vērā to, ka man jau, kā saka, būtu pašam jāsaprot, ka nāksies to savu ražošanu pārorganizēt par zaļāku, bet teiksim, tādas konkrētas likuma prasības uz uzņēmējiem vai šis likums jau izvirza. Salīdzinoši atkarībā no nozares var nojaust, kas tiks sagaidīts, un būtībā iezīmētas ir tādas pamatlietas, ar ko ir jārēķinās, bet detalizētāks regulējums arī pa nozarēm, tas ir vēl kaut kas būs tapšanas stadijā. Bet, jā, likuma projekts aptver arī attiecīgi jautājumus, kas būs piemērojami un skars tā kā plašāku loku. Līdz ar to tad, varam secināt, ka katrs varēs kaut ko aizķert šī likuma projekta ietvaros. Ņemot vērā, ka klimata likums apvieno diezgan pretrunīgas pārliecības, teiksim tā, kur vienā pusē ir izteikta ražošana un efektivitāte un tam līdzīgi, un otrā pusē ir dažādi vidas jautājumi. Vai un kur tu saskati, teiksim, tās pretrunīgākās un kritiskākās lietas, ko šis likums tagad, kad viņš stāsies spēkā, faktiski aktualizēs? Jā, likuma projekts paredz atsauces gan uz šo 2030. gadu un 2050. gadu un dažādus mērķus, kā arī mēs esam apņēmušies ik pa noteiktam laika posmam, piemēram, 10 gadiem, kaut kādus konkrētus mērķus uzstādīt, bet bažas rodās tajā, ka, ņemot vērā gan zinātnes attīstību, gan kopējo izpratni par to, kādi pasākumi ir efektīvi un kādi nav, un, kā teikt, šīs jomas diezgan dinamisku attīstību, trūks tādu starpperioda izvērtējumu un mērķu. Varbūt šis te tiks, kā teikt, iekļauts laika gaitā, saprotot, ka tā ir patiešām, kā teikt, dzīva nepieciešamība, lai mēs nonāktu no punktā A līdz punktam B. Tas ir viens, ko varētu pieminēt. Tad attiecīgi sabiedrības iesaiste un zinātnes iesaiste ir ļoti būtiski elementi, kas ir jāiekļauj, kā teikt, pilnvērtīgi visos šī te likuma projekta un pēc tam arī likuma, gan izstrādes, gan piemērošanas procesā, kā teikt, tam ir jābūt arī kā sava veida prioritātei, jo mēs īsti nevaram ignorēt arī to, ko mums saka zinātnē balstīti sasniegumi. Tāpēc ceram, ka tas tiks ņemts arī pilnvērtīgi vērā un arī šī sabiedrības iesaiste tiks maksimāli veicināta, nevis, kā teikt, formāli ieviesta dažādos procesos tikai, lai ievilktu ķeksīti. Publiski ir izskanējušas dažādas pārdomas par to, ka nodokļu politika varētu tikt, kā teikt, izmantota, lai veicinātu šo te klimata politikas ieviešanu Latvijā. Proti, mēs līdz šim neesam pilnvērtīgi izmantojuši visas iespējas, kuras mēs, teiksim, varētu dot, un, kā teikt, ar varbūt dažādiem šāda veida savdabīgiem valsts atbalsta pasākumiem veicināt, kā teikt, veicināt šo mērķu sasniegšanu. Protams, kā teikt, laika gaitā, kad mēs redzēsim, kā šis likums dzīvo savu dzīvi, iespējams, ka prasīsies jebkurā gadījumā korekcijas. Protams, šī noteikti nav ideālā likuma projekta versija, bet diez vai mēs pie ideālās jebkad nonāksim. Mums ir jāvirzās uz priekšu, un manuprāt, šādam te likumam ir jābūt, neskatoties uz to, ka arī mums iepriekš bija attiecīgi atsevišķos likumos izmētātas normas,
kas regulē šos jautājumus. Šobrīd viss puslīdz būs vienkopus, attiecīgi pēc tam būs arī ministrs kabineta noteikumi, kas regulēs individuāls jautājumus, jomas un nozares, bet katrā ziņā, jā, šis likums kalpos kā tāds turpmāk kā virslikums klimata nozarē. Jā, liels paldies Anitei par stāstījumu. Man ir sajūta, Anita, ka mēs vēl tiksimies par šo likumu un par šo likumu runāsim, iespējams tuvāk viņa pieņemšanai vai pēc pieņemšanas, jo noteikti vēl aktualizēsies kaut kādi jautājumi, kurus mēs šobrīd varbūt pat nevaram īsti iedomāties. Paldies! Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā.